Sandra Avota ir sporta skolotāja Elejas vidusskolā. Līdztekus tiešajam darbam skolā Sandra trenē bērnus regbijā. Viņas vadītās jauniešu komandas guvušas atzīstamas panākumus gan Latvijā, gan arī ārpus mūsu valsts robežām. Tur ir rokās. Precīzi piespēle, padalām piespēle, padalām piespēle, labi, ļoti labi. Labi, stop. Nedaudz pagrūtināsim spēles noteikums, ja? Atnākat paklausties. Tātad, šajā gadījumā, tā kā regbijs ir tā spēle, kur ir jāsadarbojās, tad pamēģināsim tā. Tam, kuram grib pieskārties, cits viņu var izglābt. Jo viņam iedos roku. Šādā veidā iedos roku, vai šādā veidā, tas ir vienalga, bet ja ir divi kopā, tad vairs pieskārties nevar, tad noķert nevar. 3 sekundes jālaiž vaļā, turpina skriet. Ja kāds kādu grib izglābt, tad viņš viņam iedod roku. Pārējie spēles noteikumi tieši tādi paši, kuram pieskarās tas vadītājs. Vadītājs. Gadā mums bija 3 vecuma grupas startēja U11, 13 un 15 gadīgie. Ja? Tur mums bija 15. gadā visi 3 pirmās vietas Latvijas čempionātā. Šogad 16. gadā mēs nostartējām arī ļoti labi, jo mums palielinājās komandu skaits. Līdz ar to mēs nevarējām piestrādāt pie katras komandas atsevišķi, bet tās komandas, kurām bija jācīnās par vietu, no kurām mēs gribējām to rezultātu, tās arī sasniedz vajadzīgu rezultātu. Un tās ir U15 grupa un U17 grupa. Mazāk veicās U13 grupai, viņi palika 3. vietā, bet mēs tā stipri nepārdzīvojam, jo U11 grupā bija 2. vieta. Arī visas komandas tika trīniekā, un arī otrās komandas nepalika pēdējās. Tā kā kopā ņemot, mēs varam teikt, ka gads mums bija veiksmīgi pavadīts. Vēl mēs nevaram neatzīmēt panākumus, kas mums bija Prāgā. Mums izdevās aizbraukt uz tādu ļoti lielu festivālu, kas ir lielākais festivāls regbijā Eiropā. Un tur mēs piedalījāmies ar 2 grupām, U12 grupu un U15 grupu. U15 grupai tik labi negāja, bet arī viņi vācu komandu viņi vinnēja, uzvarēja, bet mazie nostartēja ļoti labi, jo viņiem sanāca, ka no 24 komandām viņi ierindojās 4. vietā. Un uzskatām, ka tas ļoti labs un augsts panākums ir. Šogad par lielāko mūsu panākumu es gribu teikt, kad ir tas, ka mēs aizbraucām uz Beļģiju, uz Briseli, un tur piedalījāmies nometnītē, ko rīkoja Angļu regbija klubs Saracens, kas ir ļoti slavens ar savu vārdu. Un tie puiši, kas tur paši bija piedalījušies, arī paši trenēja tos puikas. Tur bija bērni no, ja nemaldos, 17 valstīm. Un mūsējie bija pārstāvēja lielāko skaitli tur, pateicoties sponsoriem Transact Pro un Regbija attīstības asociācijai. Mums tāda iespēja radās, un mēs pārstāvējām ar lielāko komandu, ar lielāko skaitu bērnu, ja, no Latvijas bijām. Un ļoti daudz iemācījāmies šajās dienās, un tas, es uzskatu, šī gada lielākais mūsu ieguvums ir. Šogad tātad mēs uzsāksim cīņas Latvijas čempionātā arī ar visām vecuma grupām, no jaunākās līdz vecākajai jauniešu grupām. Lielākais uzdevums, kas mums tiešām ir grūts uzdevums, bet kas mums ir jāizcīna pēc iespējas augstāku vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē. Latvijas jaunatnes olimpiādē šogad startē 99. dzimušie bērni, 1999. 2000. gadā dzimušie bērni. Mums nav šo 99. Mums ir jaunāki tie bērni, bet mēs ļoti, ļoti pie tā strādāsim, lai pēc iespējas augstāku vietu mēs pat nedrīkst skaļi teikt un labāk neteikt, jo tad var nesanākt, bet darīsim visu, lai saņemtu pēc iespējas augstāku vietu šajās sacensībās, un tā ir Latvijas jaunatnes olimpiāda. Ja mums būs iespēja tagad tūlītās aprīlī, sponsori mums būs labvēlīgi un ir izteikuši, ka būs labvēlīgi Transact Pro, tad mēs pateicoties sponsoriem atkal aizbrauksim uz to turnīru, kur mēs bijām iepriekšējā gadā. Par rezultātiem nevaru neko teikt, jo mēs startēsim ar citām grupām un pavisam citā regbijā. Pagājušajā gadā mēs startējām regbijas 15. Tas ir klasiskais regbijs. Šogad mēs startēsim regbijas 7, kas ir olimpiskais sporta veids. Tāpēc šobrīd nezinu par rezultātiem, kā būs, bet doma ir aizbraukt ar 2 vecuma grupām un nostartēt, jā.
Nu, Latvijas čempionāts pats par sevi. Mēs piedalījāmies arī Lietuvā sacensībās. Lietuva, ko organizēja savus čempionātus, mēs labprāt tur arī izbraucam, jo lietuvieši ir ļoti stipras komandas un tādas draudzības spēles, tādas treniņu spēles, tādas pārbaudas spēles, lai mēs tur arī zaudējām, bet mēs cienām pretinieku. Pretinieks, ja ir stiprāks, tad paldies, jo viņi trenē arī mūs. Ļoti man patikās, kā spēlē Daniels. Ļoti man patikās. Daniels ir gudrs spēlētājs, viņš redz laukumu, viņš jūt bumbu un viņš atdod piespēli. Lai viņš arī ir maziņš, bet viņš domā līdz spēles laikā. Spēles laikā visu laiku ir jādomā. Kam dot bumbu? Skriet pašam vai labāk atdot piespēli? Skrietēji barā iekšā vai atdot tam vienam piespēli? Par sporta skolotāju Elejas vidusskolā Sandra Avots strādā jau vairāk nekā 30 gadus. Taču, kā viņa pat atzīst, šīs profesijas izvēle nav bijusi mērķtiecīga. Jāsaka, kad īstenībā es nemaz negribēju būt sporta skolotāju. Es gribēju būt bērnu dārza audzinātāju. Un tā man pašas izvēle būt bērnu dārza audzinātāju, jo man ļoti patīk bērni. Un it sevišķi mazi bērni ļoti patīk. Un tāpēc es biju izvēlējusies būt par bērnu dārza audzinātāju. Bet tā kā es sāku savu sporta gaitas Valmierā pie trenera Dzeņa un tieši vieglatlētikā, tad treneris bija labi rezultāti arī vieglatlētikā, un tad treneris man tā kā uzspieda sporta akadēmiju. Nē, tev jāiet uz sporta akadēmiju, tu pēc tam bērniem varēsi mācīt vieglatlētiku, un viņš ļoti, ļoti gribēja, un es tā kā šajā gadījumā padevos. Skolā strādāju es tagad jau 31 gadu. Šeit Elejā neesmu strādājis citā skolā, bet ar tiem gadiem es papildus visādas darbiņu nākuši klāt, kuras īstenībā es pat neizvēlējos, bet kur izvēlējās mani. Teiksim, pagastā sporta dzīves vadītājs esmu, un arī es daudzus gadus vienkārši organizēju pagastu iedzīvotājiem sacensības, un tad vienā reizē man teica, bet nāc par pagastu dzīves vadītāju, tu tāpat organizē tos pasākumus gan lieliem, gan maziem. Tad taisīja gan skolēniem, gan vecākiem, un tad, tā es tiku par to sporta dzīves vadītāju pagastā. No sporta centrā tā kā parādījās rezultāti pirmie. Mums ir novadā, tajā laikā bija rajons, bija sacensības rajonā, tāpat kā tagad, pa otrdienām notiek visu laiku sacensības. Un tā kā maniem bērniem bija labi rezultāti vieglatlētikā, jo es pat esmu vieglatlēta bijusi, tad sporta centrs piedāvāja man treniņu grupu, lai es mācu vieglatlētiku. Trenēju vieglatlētas, vairākus gadus trenēju vieglatlētas un domāju, ka tas arī viss ļoti labi, bet arī labi vieglatlēti man izauguši, kā piemēram Oskars Vaisjons, labākais diska metējs Latvijā arī šobrīd viņš startē vēl. Bet ar laiku sapratu ar tiem gadiem, ka tomēr sporta spēles ir tādas dinamiskākas un bērniem vairāk patīkamākas. Ja bērni izvēlās komandas spēles labāk nekā individuālos sporta veids, jo mūsdienu bērni negrib ar sevi vairāk mocīties un strādāt. Viņiem patīk tas, kas nāk viegli. Un komandas sporta spēles ir... Es neteikšu, ka viņas ir vieglāk trenēt kā individuālo, kā vieglatlētika. Man ir, teiksim, augstliekšana vai tālliekšana, bet tomēr bērniem tas patīk labāk. Ir sevišķi skriešanas disciplīnas bērniem lielākoties nepatīk. Mums, ja šobrīd pajautāt bērniem, cik daudziem patīk skriet vienkārši krosu, tad atbilde būtu lielākoties, ka gandrīz nepatīk nevienam. Bet tad, kad viņam iedod bumbu rokās, tad viņam patīk skriet, jo skriešana ir dabisks process. Līdz ar to bija jāpārdomā, vai vajag trenēt vieglatlētiku, it sevišķi, ja nav mums, teiksim, tādas bāzes, kur sasniegt augstus rezultātus. Jo es esmu tas cilvēks, ja es kaut ko daru, tad es gribu, lai galā būtu rezultāts. Ja tas rezultāts nesanāk, tad kaut kas ir jāmaina. Tad arī volejbolā mums bija diezgan labi panākumi. Novada sacensībās, rajona sacensībās to laiku. Tad piedāvāja man volejbolu trenēt, un es labprāt arī piekritu. Sporta centra direktors. Daudz gadus notrenēju volejbolu. Un tagad kādus gadus jau no 2007. gada tā netīši esmu kā sabiedriskais treneris bijis arī regbijā. Tagad arī tā sanāca, kad es jau neprasījos par regbiju treneri.
vienkārši sporta centrs saka, nu, ja tu tāpat trenē, un tad varbūt mums vajag licencēt programmu un pieņemt regbija treneri. Bet kāpēc tieši regbijs? Jo, nu, regbijs tiešām ir tas, ar ko gan Elejas vārds, gan jūsu vārds ir pēdējā laikā tiešām tā izskanējis, bet, nu, kāpēc tieši regbijs? Regbijs, tas bija tā netīšām arī sanāca, pavisam netīšām. Tas arī sameklēja mani. Sanāca tā, kad 2007. gadā bija projekts, kur Aivars Pilnieks ar Arvi Pilnieku savu dēlu taisīja. Tāds starptautisks projekts. Viņš gāja līdz 12. gadam. Tāds ļoti liels projekts. Un viņi piedāvāja piedalīties šajā projektā. Un tur bija touch regbijs, kas ir pieskāriena regbijs, bez kontakta regbijs. Un es domāju, nu, ja mēs varam skriet, ja mēs varam labus rezultātus parādīt sporta spēlēs, citās, nu, kāpēc mēs nevarētu iemācīties touch regbiju? Iemācīsimies, iziešu kursus, uzvarēsim, un gala rezultāts jau tomēr bija, nu, nav varbūt tā labi teikt, bet tomēr tas piedāvājums galā bija tāds, ka tas, kas uzvarēs, tas saņems naudas prēmiju, tātad karti par iegādi, inventāru iegādēji. Ja? Un tur bija 5000 bija tai pirmai vietai, un es domāju, nu ta beidzot, mēs uzvarēsim, dabūsim naudu, nopirksim volejbola bumbas, un tā mēs varēsim kārtīgi sākt trenēties. Jo tajā laikā nebija tā kā tagad. Tagad ļoti domā novads par mums, un mums tiešām nekā netrūkst. Mums ir gan volejbola bumbas un labas volejbola bumbas, gan cits inventārs, vajag tikai prasīt, vajag tikai sacīt, un mēs visu varam dabūt. Ja? Bet tajā laikā tā bija liela problēma. Viens laiks bija, ka man bija 2 volejbola bumbas skolā. Un es saprotu, nu kāds tur treniņš ar 2 bumbām. Ja? Ja bērnam nevar iedot katram bumbu rokās, tad labs volejbols no viņa nesanāks. Un tā bija izlēmusi. Un tā netīšām arī sanāca, kad mēs piedalījāmies. Līdz tai pirmai vietai tajā starptautiskajā projektā mēs netikām. Tas bija tāds saules turnīrs, jo tur piedalījās arī lietuvieši. Un es tā kā nebiju padomājis par to, kad lietuvieši mēs sākām no nulles mācīties. Mēs gājām kursos skolotāji, no ļoti daudz skolas piedalījās. Es negribu samalot, bet piedalījās visas Latvijas skolas. Viņi arī taisīja tos kursus par reģioniem. Jā, visi izgāja kursos, visi skolotāji, pēc tam viņi piedalījās sacensībās. Un tad labākās 5 skolas piedalījās tālāk tajā starptautiskā kopā ar lietuviešiem. Bet lietuviešiem starts nebija no nulles. Viņiem starts bija jau regbijs un īstais regbijs. Viņi mums bija jau ļoti priekšā. Un par šo 2 gadiem, kad bija jātrenējās, mēs trenējāmies, gatavojāmies. Un tad tikai 3. gadā mēs startējām. Un par šiem gadiem viņi iemācījās arī to bezkontaktu regbiju. Un mēs vinējām arī daudz komandas, bet viņi mūs tomēr uzvarēja. Nu, ja būtu vēl kāds gads klāt, varbūt tā mēs būtu paspējuši, bet šoreiz nē. Viņi mūs uzvarēja, mēs saņēmām 5. vietu, bet no Latvijas komandām mēs bijām labākie. Un tad nāca tas regbijs kā sporta veids arī vispār iekšā Latvijā, nu, sacensībās nāca, ja. Un sanāca tā, kad tas touch regbijs piedāvāja Latvijas olimpiādē jaunatnes touch regbiju kā vienu no sporta veidiem. Ja? Jo jūs zināt, ka regbijs tagad olimpiskais sporta veids. Līdz ar to arī Latvija par to sāk domāt vairāk. Ja? Kaut gan regbijam, man liekas, 60 gadi jau ir Latvijā. Bet vienkārši nebija tik ļoti izplatīts viņš. Ja? Nu, starp tiem populārākiem viņš katrā ziņā nav, jā? Jā, tieši tā. Sanāca, kā mēs pārgājām no tā toucha. Mēs pārgājām tādā veidā, kad meitenes man stāstīja, kad es gribēju stāstīt par to olimpiādu, ka mēs uzvarējām to olimpiādu. Latvijas olimpiādu touch regbijā mēs uzvarējām. Un tad, kad mēs braucām mājās, tās meitenes teica, bet skolotāji, mēs iemācījāmies touch regbiju, mēs uzvarējām visu Latviju. Un kāpēc mēs nevaram spēlēt? Un tur bija 10 komandas Latvijā bija, ja? Un kāpēc? Un labākās. Un kāpēc mēs nevaram spēlēt īsto regbiju? Es saku, nu nē, es jau, kad regbiju ieslēdzu televizorā, es jau slēdzu ārā, man nepatīk. Es saku, tik brutāls un tik tāds sporta veids, nu nē, to gan nē. Bet tās meitenes saka, nu skolotāji, nu cik mums, nu pamēģinām, nu ja nepatiks un nesanāks, nu tad nē. Bet pamēģinām. Nu labi, nu ar meitenēm iesākām, un īstenībā sanāca tā, ka mēs, nu sanāca tām meitenēm, jo vajadzēja iemācīties teklus, vajadzēja iemācīties, nu, tas, kas vajadzīgs vēl regbijām klāt, ja? Nu, tur teiksim, nu, bija pozīcijas, kuras bija jāiemācās klāt,
Bija pozīcijas, kas jānoņem nost, bet nekas sarežģīts vairs nebija, jo tas pamats tomēr tā piespēle uz aizmuguri, kas ir pats grūtākais regbijā, jo tās nav nevienā sporta veidā, un tā ovālā bumba jau tā jau bija apgūta. Ja? Cik tā jums ir vispār komandas tagad? Šobrīd Latvijā meiteņu komandas. Nē, tieši tas, ar ko jūs strādājat. Manās, mums ir dažādi. Mums ir šeit Elejā, cik komandas ir? Elejā šobrīd ir U11 grupā mums ir 2 komandas, U13 grupā mums ir 2 komandas, U15 grupā mums ir 2 komandas, U17 grupā mums ir 1 komanda, un lielajā regbijā, mēs arī piedalāmies lielajā regbijā pieaugušo konkurencē, kur paši pirmie tie, kas tā taču spēlēt, tajā piedalās. Ja? Bet tas ir tā kā gan zēni, gan meiteņi, ja? Šobrīd es ar meitenēm vairs nestrādāju. Sāku es ar meitenēm, bet pārgāju beigās uz zēniem, jo zēni man teica, skolotāji, tas tak zēnu sporta veids. Kāpēc tās meitenes tikai? Bet meitenes arī uzvarēja. Latvijas jaunatnes olimpiāda meitenes uzvarēja. Ja, bet sanāca tā, ka tās meitenes, kas bija taču spēlējuši un kas uzvarēja, tieši bija pabeiguši skolu, aizgāja projām mācīties uz citām skolām, aizgāja uz augstskolu. Kāda ir meitenes, kas šobrīd Selēnā spēlē, ja, kas atrada vietu citās komandās, bet savu komandu es vairs nevācu kopā jaunu komandu, jo puikas ļoti aktīvi gribēja komandu, un tad es saku, labi, puiši, ja jūs man palīdzēsiet, tad mēģināsim. Bet skaidrs, ka es neesmu pat regbiju spēlējis, un es baidījos uzsākt visu šo lietu. Bet es arī nebaidos teikt, ka es arī ļoti daudz nesaprotu. Un arī šobrīd es ļoti daudz nesaprotu. Bet tāpēc jau ir apkārt mums cilvēki, kas saprot vairāk. Un tāpēc ir jāiesaist tie cilvēki, kas zina kaut ko. Un vienkārši es aktīvi meklēju cilvēkus, kas man varētu palīdzēt, ieskaitot tos pašus puišus, kas man spēlēja. Mēs meklējām iespējas, kur mēs varētu kaut ko pamācīties. Meklējām trenerus, kas zina vairāk, kas ir paši spēlētāji. Tas mums arī izdevās. Tas pats Arvis Pilnieks mums palīdzēja tajā laikā. Sākumā tā bija tāds Džarets, kas brauca no Jaunzēlandes, kas vienkārši palīdzēja regbija attīstībā. Ja, mācīja tur Livonijā, viņš bija treneris meitenēm un vēl. Un ar šo treneru palīdzību, ja, no viena pamācoties, no otra pamācoties, tagad mums ir atkal citi treneri, no kuriem varam mācīties. Tā mēs esam iesākuši. Šobrīd vislielākais atbalsts mums ir Regbija attīstības asociācija, jo viņi ne tikai pārstāv savu to, kad viņi domā par to attīstību regbijā, bet viņi arī domā par to, kā mums reāli sniegt palīdzību. Viņi gan materiālā ziņā, gan treniņu ziņā ļoti daudz palīdz. Vecākajai grupai pat es esmu uzticējies komandu jau Regbija attīstības asociācijas vadītājiem Aivaram Pilniekam, vecāko komandu kā treneriem. Pārsvarā viņš vairāk darbojās ar šiem bērniem kā es. Un kā tā izdodas tos bērnus motivēt? Varbūt pat varētu teikt tā, uz ko jūs balstat savu pedagoģisko izdošanos? Es tā speciāli nemotivēju pat. Es tā domāju, tas tā kā līdz šim nebija man algas darbs. Tas bija tāds sabiedriskais pienākums, ko bērni izvirzīja. Bet tagad ir algas darbs? Vēl nav, bet domājams, ka šogad varbūt būs, ka licencēs programma, tiks licencēta sporta centrā programma, un tad būs algas darbs, ja. Bet līdz šim tas nebija algas darbs, un tad no 2007. gada es tajā regbijā iekšā, un tad principā ir tā doma bija līdz šim tāda. Tad, kad viņi vairs negribēs spēlēt, tad es arī beigšu strādāt. Kamēr viņi grib spēlēt, tikmēr es viņiem palīdzu. Tā kā viņiem pašiem ir tā gribēšana, ja? Jā, pirmkārt pašiem jāgrib, un tikai tad var kaut ko palīdzēt. Jo īstenībā jau lielajās grupās viņi jau pat reizēm zina vairāk kā es. Jo tad, kad viņi spēlē, viņi tās nianses iziet visam cauri. Ja? Un tad, kad es piesaistos profesionālos trenerus klāt, ja? kas regbija daudz vairāk saprot kā es, ja? tad viņi jau pastāsta viņiem, un pēc tam viņi atkal man, un mēs tur kopēji tā sadarbojoties tikai varam. Un tad sanāk tā, ka tas ir mūsu kopējs darbs. Tas nav tikai mans darbs. Tas ir par regbiju, bet es domāju arī par tādām vienkārši sporta stundām. Bieži ir arī dzirdēt no skolniekiem tādi, kad ir ķeksīši pēc, kad ir arī tāds, kad tur liek kaut kādas normatīvas, izpildīt kaut kādas sapļus noskriet, bet man šķiet, ka jums tā nav. Kas ir tas, kā jūs to panākat? Tas kādreiz bija normatīva, tagad normatīva vairs nav. Līdz ar to, ka tagad vērtē vairāk skolānu attieksmi pret stundu, skolānu centību stundā un darbošanos un drošību, kā ievēro, un izaugsme, kāda veidojās, ja, tad pavisam savādāk veidojās tā stunda. Viņiem līdz ar to, ka nav tie normatīvi, viņiem vairs nav jājūtās slikti. Tagad tas bērniņš, kas kādreiz bija
teiksim, pufīgs vai apaļš, viņš jutās sporta stundā slikti, vai viņš maziņš augumā. Tagad viņam par to nav jāuztraucās, jo sporta stundā nevērtē normatīvu. Jā, skolotājs skatās, cik ļoti centīgi tas bērniņš strādā un ko viņš dara. Un es cenšos pat tie bērni, kas ņem atbrīvojums, ar viņiem runāt un prasīt, vai tiešām tu esi slims, vai tiešām tu nevari darīt, un ko tu vari un ko tu nevari darīt. Jo var gadīties tā, ka, teiksim, ārsts jau drošības pēc iedot atbrīvojumu uz ilgu laiku. Viņš iedod 2 nedēļas atbrīvojumu, bet pēc tam 2 nedēļām viņš atkal var saslimt. Un viņš atkal nav sporta stundā. Un tad es viņam saku, un runāju ar vecākiem, ja viņam nav slikti, viņš jūtas labi, varbūt laidiet, lai viņš vēl neskrien, lai viņš nelec, lai viņš nepilda asas tādas kustības. Bet tur, kur viņš var, tur, lai viņš piedalās, lai viņš skatās pēc savas pašsajūtas. Un noteikti ir tādi bērni, kas, teiksim, man arī viena meitenīte, viņai atbrīvojums uz visu gadu, un es ar viņu izrunājos. Mums skolotājiem nav tiesības prasīt, kāda ir tava slimība. Mēs nedrīkstam viņiem prasīt. Es saku, bet ja tu jūties labi, jā. Es saku, kas tev nepatīk sportā, ko tu nevari izpildīt? Man nepatīk, kad jāskrien, un, es saku, skriešana ir visa pamats. Vieglaitīgi tas ir visa pamats. Ja? Es saku, bet ja tu nevari skriet, ja tev ir slimība tāda, ka tu nevari skriet, tad neskrien, dari to, ko tu vari. Tu vingrot drīksti, vai ne? Aerobiku tu vari pildīt. Tu taču uz skolu nāc, tu kustībā esi, no skolas mājās eji. Tad noteikti kaut ko jau tu vari darīt. Un varbūt, ka mēs varam sarunāt tā, ka tev atzīmi mēs neliksim, bet to, ko tu vari, tur tu esi sporta tērpā un uzreiz piedalies. Jo man ļoti labi patika, es kādreiz lasīju, kāds viens mediķis, tāds profesors bija uzrakstījis kādā brošūrī, viņš bija rakstījis, es pat neatceros uzvārdu vairs, bet viņš bija uzrakstījis tā, atnāk vecāks pie viņa un saka, atbrīvojot manu bērnu no sporta stundas, viņš man tāds vājš, viņam nekas nepadodās, labāk, lai viņš neiet uz to sportu. Un tas dakteris saka, kāpēc? Kāpēc jūs tik daudz ļauna vēlat viņam? Ja? Ar domu, viņš taču neizaugsmes vesels, viņš nebūs. Viņš ar vien sliktāks būs, ja viņš neko nedarīs. Ļaujiet viņiem piedalīties, un jums būs vesels bērns. Bet katrs vecāks taču grib veselu bērnu, vai ne? Ko jūs domājat par to, ka tagad tiek arī diezgan daudz runāts par to, ka tas sports tomēr skolās ir tā kā bišķiņa atstāts novārtā un ka sporta stundu skaitu vajadzētu palielināt, vai tā ir tikai tāda pilsētas skola, ja tā ir arī vispār lauku skola problēma? Pilsētā es ļoti daudz dzirdu, kad skolēni neiet uz sporta stundām, ka viņi meklē iemeslus un neiet uz stundām, tad nevajag palielināt. Bet ja skolēniem ir prieks no sporta stundas, ja viņš aiziet ar prieku no sporta stundas un gaida nākošo stundu, tad noteikti vajag palielināt. Man viens bērniņš vēl šodien teica tādu teikumu, neatceros, 5. klasītē, ja? Viņš teica, skolotāji, kaut sporta stunda būtu mūžīgi. Un es viņam jautāju, kāpēc mūžīgi? Kā tu to domā? Viņš saka, mūžīgi. Es saku, tā, lai neizņem no stundu sarakstā ārā. Viņš saka, nē, lai katru dienu un pa 2 stundām. Es saku, jā, priekšlikums tev ir labs, es tev piekrītu. Es arī būtu priecīga. Tāpēc, ka sports jau viņš jau galvenais ir veselībai. Un tāda sporta stunda, kāda šobrīd, viņi neiet uz rezultātu. Šobrīd sporta stunda neprasa rezultātu. Jā, mums ir jāizkustās, mums ir jāsagatavojas, mums jādomā par veselību, mums ir prasmes un iemaņas jāattīsta, jā. Mums ir visas īpašības bērnam, kas ir vajadzīgas. Jā. Tā ir komunikācija, tā ir sadarbība, viss, kas pēc tam vajadzīgs dzīvē. Mums ir jāizveido bērns tāds, kas mainīgā vidē pēc tam var pastāvēt. Tad būs viss kārtībā. Ja jūs atceraties sevi tur tādos agrākos gados, jaunībā, bērnībā, jūs vienmēr bijāt tādi sportiski, tas nāca kaut kā vēl? Nē. Varbūt tāpēc es arī ļoti labi saprotu tos nesportiskos bērnus. Un man kādreiz skolotāji teica, kas tev nekaiš, tev tās pirmās vietas, tāpēc, ka tu strādā tikai ar talantiem. Nē, tā nav. Es strādāju ar visiem. Jo es par šiem gadiem esmu sapratusi vienu ļoti būtisku lietu, kad talants kā tāds varbūt pat nav. Ir padarītais darbs, ko tu ieguldi. Jo tas bērniņš, kurš tev liekas talantīgs, viņi jau vecāki jau kaut kur iepriekš ir veduši. Viņš jau kaut ko ir darījis. Un ja viņš, teiksim, to, pieņemsim, basketbolu dribli, jau ir pildījis iepriekš, jau kaut kāds 20, 30, 50 reizes, loģiski viņš būs talantīgāks pret to, kas to nav darījis. Un te ir tas vecāka atbildība, cik ātri viņi uzsāk, cik ātri viņi ļauj tam bērnam kaut kur piedalīties. Un tāpēc tas bērns skolā skaitās talantīgs. Bet īstenībā ar talantu man ir bijuši tādi bērni, kas atnāca man no vienas skolas meitenīte,
uz 6. klasi ar 4 sportā. Un viņai pārējos priekšmetos ir teicams atzīmes. Teicams. Ja? Un es viņai saku, un kā tā sanāca? Nu, man tas sports galīgi nepadodās. Es saku, bet ko tu dari, lai padotos? Tu ej uz treniņiem, tu papildus ej uz konsultācijām. Ko tu dari, lai padotos? Nu, neko, jo man viņš nepadodās. Es saku, nu, redzi, tā, kad tu sāks kaut ko papildus darīt, tad arī sāks padoties. Un viņi sāk nākt no rītiem uz konsultācijām, mums ir arī konsultācijas no rītiem. Es nāku uz darbu 7:30. Es nāku ar domu, kad atnāk man pie manas bērni, kas paši grib kaut ko uzlabot tajā sportā. Viņiem ir piemēram, volejbola piespēle. Ļoti sarežģīta lieta. Volejbols kā tāds ir ļoti sarežģīta. Ja tu speciāli netrenējies, nevar spēlēt to volejbolu. Nu, nesanāks ar 2 sporta stundām un cik ar 2 nedēļām gadā, nu, nesanāks volejbols tur, ja? Bet viņš grib, lai viņam sanāks volejbols. Viņš nāk uz konsultāciju un tur viņš strādā. Strādā pie sienas, izspēlē 100, izspēlē 200, un tā, kad mēnesis ir pagājis, viņam jau ir 1 000 000 piespēles. Un skaidrs, ka viņš ir izspēlējis 1 000 000 piespēles, viņš būs labāks par to, kas nedara neko. Un tur tā lieta, un tā meitenīte arī, viņa tā, ka no komandas teica, nē, tikai Zaika pie mums, nē, nekādā gadījumā, nenāc pie mums, tu nemāki spēlēt. Tad, tā, kad viņa beidz skolu, viņa ar 10. beidz skolu, viņa bija visās sacensībās, bez viņas nekur nevarēja iztikt. Un ko tad, lai saka, netalantīgais bērns? Bet viņai bija 10. sportā, tātad viņa ir talantīga. Tikai bija jāpieliek darbs. Un ir jautājums tāds, vai viņa pati grib to darbu pielikt? Vai viņa grib? Ja viņa negrib, es nevaru palīdzēt. Ir jāgrib pašai. Es varu stāstīt, ka tas būtu labi, es varu iedrošināt, bet es nevaru palīdzēt, ja pats negrib. Bet lielākoties, kad mēs parunājam, tad viņas grib. Jo viņai arī šai meitenei sanāca tā, ka viņai tā bija vienīgā sliktā atzīme, un viņa godīgi to savu 10. nopelnīja skolu beidzot. Un man bija ļoti liels prieks. Viņai bija viss ļoti augsts atzīmes, beidzot skolu. Un viņa kā savu skolotāju, mums ir tāds izvēlēties skolotāju, kas tev visvairāk skolas laikā ir devis. Viņa izvēlējās mani. Nu, es neko viņai vairāk nedevu kā citu skolotāju, bet viņai tas nāca visgrūtāk. Viņai katru dienu bija jātrenējās, viņai katru dienu bija jānāk. Viņai pie tā bija jāpieliek vislielākās pūles, un tāpēc viņa izvēlējās mani. Kā jūs teikt, kādām ir jābūt tām īpašībām, lai būtu labs sporta pedagogs? Kas ir tās īpašības, kas būtu nepieciešams? No pirmām kārtām jau jāmīl bērni ir. Kādreiz es tādu piemēru varētu teikt, ka man viens skolotāja, es arī metodiskās apvienības vadītāja, šobrīd es novadā, viens skolotāja man teica, Sandra, kā es nevaru no rīta, es nevaru piecelties, jo es zinu, ka man jāiet uz darbu, un viņa atkal klieks. Un man atkal būs jācīnās ar disciplīnu. Un man jau galva sāp, jau no rīta man galva sāp. Nu, tad es gribu teikt, nu tad jāiet prom. Tad tas nav tavs darbs. Nu, es no rīta pieceļos, paldies Dievam, ar prieku. Jo es zinu, ka es satikšu atkal visus savus skolniekus. Un ka viss būs kārtībā un vadīšu stundas. Un tas ir galvenais. Darbam ir jāpatīk, ko tu dari. Tas ir jādara ar prieku. Un skolēniem ir jājūt, kad viņi nav nekas sliktāks, kad skolotājs no viņiem grib tikai to labo. Ja? Ka viņi grib, lai viņš būtu vesels, lai viņš būtu kustīgs, lai dzīvē no viņa sanāk labs cilvēks. Un es domāju, tas ir tas pats galvenais.